Nu, sveiki, jauna diena, jaunas iespējas kaut ko izdarīt, ne tā kā vajag. Nē, šai gadījumā viss čotka. Cirsma pabeigta, nopakojušies esam, izdarījuši visu esam, viss čotka. Tā, kas tad ir pa krautuvu, pastāstīšu nedaudz. Krautuva ir tā, šeit ierobežot vietu. Parasti tā nav, parasti ir stipri vairāk vietas. Tāpēc vajadzēja šitā te sakrāmēt to visu pasākumu. Tur papīreni, priedz baļķis, eglis sīk baļķis, eglis restais baļķis un bēržulis nedaudz. Malka viss, kas tur bija, tā arī tika iepakot risēs un nemaz ārā netika vesta, jo tur ir sapakots diezgan. Jā, šeit lapiņas tā kā vasā, principā uz 10 kubiem viena lapiņa, aptuveni plus mīnus. Es tur baigi viņas neskaitu, bet pilnībā pietiekuši pa lielam, lai nav tā, kad smagais atbrauc, paņem to kravu un pēc tam ir tā, kad nav neviena lapiņa. Galvenais, lai viņas ir diezgan salīdzinoši bieži, lai līdz pašām beigām, lai tur paliek tie koki lapiņām. Ir jau arī paši viņi atstāja tāpatās to kociņu ar lapiņu, ja tās lapiņas ir galīgi maz. Tā kā nav jau arī tik traki. Kas tagad? Tagad ir jābrauc līdz lielajam ceļam, tur ārā, un jāgaida trails luņās, kaut kur jābūt uz 11. Un zinu, ko es izdarīju, es iešāvu sev pirkstā. Iešāvu sev pirkstā ar šito skavotāju. Lika lapiņu kaut kā garām aizšāvu. Caurums. Kaitai. Neko. Es vēl sasmērēšu tagad uzreiz pie viena. Visu jāiziet cauri, uzmet aci, ir beidzis tecēt, vairs netek. Notiek šodien remonta diena, nipeli samainīja, un šrauks samainīja. Šodien ir remonts. Nekas daudz, bet tomēr tikai. Stieklīgi. Blīn, muļķis, grašies aizmirs lietu. Man detaļiņas bija, lai es varētu salabot to smēri, savus mērs punktu, kur noticējis nedaudz smēri. Visu nipelīšu, visu. Un es braucu savu Olviķus darbu. Domā, kur viss palika. Olviķī. Kolēģis aizbrauc mājās. Tā, diezgan bēdīgi. Bet neko darīt, rītdien sadrīs. Kaut kā tā es te to visu sastēlēju. Tagad vēl smuts tur. Riepiņi tur, viņš tā kā iesēžās iekšā, savilku stropīt un saku, kā jums liekas, kā labāk varētu sastēlēt to visu pasākumu. Tīklenis es te uzliku, nezinu, kāpēc viņš vispār vajadzīgs ir, man šķiet, ka viņš jāsūt prom ir. Principā, normāli man šķiet, viņš šķiet, ka citur ķeks ielocīt nevar, citu variantu nav, varbūt vienīgais teleskopu varētu ārā vairāk pastumt, bet ne, šitas nav tas gadījums, ja nav vajadzība. Un tā. Trails kavē. Trailī. Te viņi paši brauc. Virsū bieži vien. Tur vienmēr mēs tās uzraksta. Vai brauks pats vai nebrauks. Bet lielākoties gadījumu brauc paši virsū un nost. Ka to var vienkārši atstāt traktoru. Atstāja atslēgas. Un jau tev atbrauc pakaļ, pārved, noved. Un tu var, principā, braukt uz vietu. Bet es te pagaidīšu. Un tāpat nav ko darīt. Viņš atbrauks. Un tad es arī braukšu vienkārši ar ziņu. Man trailers kavējās. Tāpēc izdomāju atbraukšu pēc degvielas un sagaidīšu viņu tur otrā pusē. Kur ir lielā Volvo traktoru rūpnīca. Velīgi kas pa franķikiem tur ir. Kas pa kaušeļiem, cik tas ir liels. Te ražo Arvikā, ražo Volvo. Kāda remonta arī notiek. Lielā rūks Volvo Construction Equipment. Kā tā, būvniecībai, cik es saprotu. Viss soliņi, arī kabīnes atsevišķi stāv. Jā, interesantā vietiņa tāda. Arvika. Es tur vēl kaut kādas daļas redzēju, tur bija tilti, viss kaut kas, laikam tur viņi liek viss kopā. Laikam tur neražo, bet tur viss liek kopā, saliek visus aparātus. Imbo, sveiki!
Nu, sveicināti. Esam beidzot tikuši līdz Sirsmai. Vakardien man tā arī trēlis neatbrauc. Gaidīju un nesagaidīju, un tad es vienkārši aizbraucu mājās. Kolēģis atbrauc, tad arī viņam bija uz kaut kādiem laikam 5 vai cik, tur tas traktors bija šeit. Tā, ko es te gribēju pastāstīt? Es te gribēju pastāstīt par kalniem. Īsāk sakot, mēs ir kalnā. Mēs ir diezgan tādā stāvā kalnā salīdzinoši. Kā tad te strādāt? Nu, es nofilmēt nevarēšu, jo es saku, nākošajā misijā būs savādāk. Karoči tā, lai nu slīpumā strādāt ar šī maziņu forīti, kam vājas pagriezienīši ir tiem mazajiem pagriezienu cilindrišiem. Jāstrādā pamatā 45 grādos, jācenšās, lai tu vispār kaut ko normāli var iekraut. Jo bieži vien ir tā, ka, ja tu ej vairāk, jau kaut kā tuvu jau 90 grādiem, kad tev tā strēla ir, viņš tev nepagriezīs, ja tev tur būs diezgan daudz paņemts tajā kausiņā. Tukšu viņš vēl pagriezīs, bet jā, baigi bīstam, jo tev vienā brīdī var vienkārši pati strēla, tu paņem materiālu, tu tā kā griez projām, tā kā uz kravas kastu, tad tev strēla uz pretējo pusi vienkārši krīt un iemauc kādā kokā, vai sliktākajā gadījumā iemauc pa kabīni. Tā var gadīties, ja tu nenokontrolē un tu nesaproti, kas tur īsti tajā brīdī notiek, tev liekas kaut kas ir salūzis, vienkārši netur, nav spēciši. Un tā kaut kā, tas ir tāds moments, ko ir baigi jāmanās. Šeit arī es speciāli strādāju, ir izstiept teleskopu. Ar IBC, protams, ieslēgts ir, bet ar izstiept teleskopu, lai es uzreiz to materiālu velku augšā un tā kā velku iekšā krauskastē šitā es viņu velku šitā un šitā. Jo tad ir visvieglāk forītim un arī tu pats vari tā visu normāli nošancēt, ka tev nekas neslīd projām, neiet un tā tālāk. Jā, tas ir tāds moments, tāds baigi svarīgs, ko jāievēro tieši strādājot kalnos. Jā. Protams, tas atšķirās no tranšiem, ja jaudīgāks strēles, tad var vairāk tā kā ņemt pa sānu un tā, teiksim, šitā šito vienu pagalis te mierīgi var paņemt, bet ja man te būtu 3-4, es neizgriezt, viss skaidrs, es neizgriezt viņu nemaz tā kā man vajag, uz kravas kastu. Tāpēc es arī strādāju 45 grādos, te pa lielam to es nevarēšu paņemt, malka tā ir, bet, tā mums uz priekšu jāpabrās nedaudz, bet viņi ir vieglāk. Tas arī jāatcerās. Un arī pilni kausi, jā, vispārējā štēla. Baigi jādomā līdzi, īsāk sakot. Jā, un vēl šīdāds te gadījums arī šajā momentā tieši strādājot, kad ir kravas kastu pilni, tu esi slīpumā augšā, un tu grāmē pēdējo. Baigi prātīgi esam, jo tas augšējais koks ļoti liela iespējamība, kurš var slīdēt lejā. Sevišķi kaut kāda prieda, ka krāmē vai kaut ko tādu, tad var gadīties tā, ka viņš slīd lejā un atturās pret strēlu sliktākajiem gadījumiem atkal var pret logu atsisties vai kaut ko tādu. Mums tas nav vajadzīgs. Jā, pasies kā šeit redz materiālu. Visu redz kociņas, kur stāv, kur nestāv. Tur otrā pusē gan nevarēja redzēt, šai pašā cirsmā, jo tur tas viss bija zem sniega. Kāpēc šeit nav zem sniega, ja zāģēts aptuveni vienā un tajā pašā laikā? Tāpēc, ka te ir egles, te ir daudz egļu. Šeit arī lielā kalna. Lielam visu laiku viss iet kalniņā, kāpjos augšā. Reku var smuku saprast, visu tur papīrinīts, tur baļķīts, tur malciši. Šitien tā kolēģis raka nost un pakoja kalnu. Tāda jādarās ir bieži vien. Ten slīd leņā, tā kā, lai nenoslīdētu tur. Ir jāuzpako. Šis ir tāds straujušs kāpums, tas ir tas blakus ceļš, kurus iepriekšējo to kadru filmēju, stāstīju par to krāmēšanos un tā tālāk. Tagad es braucu iekšā, krāmēju bērzu, baļķus un malku un pa virs nākšu lejā no kalna ar papīrinī tīro. IBC, Intelligent Boom System. Kas tas tāds ir? Tas ir John Deere, viņš saucās IBC. Kaut kam tur ponšiem, laikam, aktīvā roka, Active Crane vai kaut kā tā tur. Un Komatsu vispār kaut kā pavisam savādāk. Principā
ko tas IBC dara, kā viņš tev atvieglo dzīvi un vispār tā viņa kaut kāda funkcija. Principā ir tā, kā visi daudzi domā, tas ir automātiskais teleskops. Tu spied šito joystiku, tev nāk ārā teleskops. Vai šito joystiku uz priekšu, tev nāk ārā teleskops, sāks 2 joystikus pie sevis velkot, tev viss nāk apakaļ. Tā, to viņš dara. Viennozīmīgi viņš to dara. Viņš to dara 3 ātrumos, ātras, vieglām kravām, vidējas, normālai darbībai un, teiksim, ļoti maz nāk ārā, tad, kad tu zini to, ka tu tur cilās tikai lielos un tā tālāk, lai maksimāli, minimāli noslogotu streli un pašu teleskopu un vispārējo, lai neloku bleķus. Principā vēl ir arī tāda lieta, kā viņš visu amortizē, viņš visas tās štelītes, tev uztais maigas tās kustības, viņš ļoti slāpē visus gala pozīcijas un tā tālāk, un to visu startu un beigas viņš tev nav tā, ka viņš tur šuk mierā, bet viņš tev visu uztais to kustību, tādu līganu, vienmērīgu un tādai, kādai jābūt, ir tehnikas taupīšana, mazāks nogurums un vienkārši ērtāka strādāšana, precīzāka strādāšana. Jo tu, kad ej, tev tur ar to pirksts nav, tur jākruķās, un tagad es stop pēkšņi apstājies. Tu vienkārši apstādini joysticks, tu jau paņem to kausiņu. Čung, velc pie sevis, uzreiz teleskopu iekšā un ceļ pēc tam augšā. Kravas kastē viņš ar to teleskopu neko nedara. Teleskops sāk strādāt kaut kādos tur 30 grādi, ja nemaldos. Tad, kad viņš ir no kravas kastes. Jā, bet, protams, ar roku. Tu vari turpināt ar roku arī darboties, tu turpini darboties arī ar roku, jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tev ir IBC ieslēgts vai nav. Jo uz roku vēl joprojām strādā maksimālās un minimālās strāvas. Attiecīgi, ja tev sagriezts, teiksim, uz roku ir ātrāks teleskops nekā tev viņš automātiski dotas IBC, tas nozīmē to, ka tu arī, teiksim, ja tu jūti, oj, te jāiet galīgi tālu pakaļ tam kokam, vai arī, tu gribās, lai viņš ātrāk ievelk, tu vēl vari piespēlēt ar rociņu, piespēlē ar roku un viss, un tu strādā kopā ar viņu, ar to teleskopu. Tu strādā kopā ar IBC un teleskopu visu, un tādējādi kļūstot ražīgāks. Es, kad sāku izmantot IBC, un arī tāds pats, ko John Deere atzīst, līdz pat 15%, ja nemaldos, viņiem bija rakstīts tā ražība, bet es pats pamanīju, ka realitātē es mazāk nogurstu, un man ražība uzauga aptuveni plus mīnus 20%, bet tas arī tāds kopums ir, jo es arī tajā brīdī aktīvi mācījos, mani mācīja, kā labāk un kā pareizāk vest un krāmēties, un ko vispār es daru mežā. Tā kā par to tēmu, ko es daru mežā un ko jūs darat mežā, ja jūs esat, to mēs arī vēl noteikti izrunāsim. Teicu, pafilmēt varbūt vajag savādāk, jo man grūti ir filmēt un darīties ar šito kabīnu, kas negrozās un nevar parādīt to kraušanās procesu, kāda viņš ir. Bet labi, tas tagad nav svarīgākais, tagad svarīgāk laikam ir vienkārši parunāt par forwarderīt un to visu, par kaut kādiem momentiem, tos, kurus es diezgan labi pārzinu. Un tā, jā, tagad turpinu vest. Zin jau tagad ir 12, ir sotaks ārā, sotaks ir ārā. Mājiņu līdz 5, liksim klāt trepes, tās, kuras nav, tapiņi ir atvesta. Un labosim arī to smēres noplūdu, tā, kas tur priekšā ir. Cerams, ka viss sanāks un tā kaut kā kolēģi 6 mainamies.